Labdien! Sveicam jūs Facebookā, sveicam klātesošos Eiropas Savienības mājā un tiekamies ar Latvijas iedzīvotājiem kanālā TV Jūrmala. Šodien Sieviešu sadarbības tīkls ir saaicinājis kopā brīnišķīgas sievietes. Sievietes, kas ir nolēmušas darboties politikā, pārstāvot Latvijas iedzīvotājus Eiropas Savienībā. Latvijā 53% iedzīvotāji ir sievietes, un mūsu balsīm ir tikpat liela nozīme kā vīriešu balsīm. Bet vai mēs vienmēr varam savu balsi izpaust pietiekami? Šodien es uz sarunu esmu aicinājusi dažādu politisko spēku pārstāvis. Mēs esam aicinājuši tos politiskos spēkus, kas šobrīd darbojas Eiropas parlamentā, kā arī tos, kas ir pārstāvēti Latvijas Republikas Saeimā. Un pirmajā raundā es aicināšu visas mūsu fantastiskās dalībnieces iepazīstināt ar sevi, pateikt, kur politisko spēku pārstāv, kā viņi sauc un kā viņi ir nonākusi politikā. Un mēs sāksim droši vien ar kreiso flangu, ar jaunākajiem mūsu kolēģiem politikā. Lūdzu! Sveiciens, man sauc Justīna Pankļējeva, un es pārstāvu progresīvos, kandidēju Eiropas parlamenta vēlēšanās, un ikdienā esmu Rīgas domas deputāte, kā arī līdzvadu partiju progresīviem. Mans stāsts ar politiku patiesībā ir ar diviem atslēgas vārdiem - par reprezentāciju un par drosmi. Reprezentācijai, manuprāt, ir ļoti liela nozīme, un es pati to pārliecinājos principā kādus 7 gadus atpakaļ, kur darbojoties starptautiskajos jauniešu projektos, arī man bija iespēja aizdoties uz Eiropas parlamentu. Un tā kā šie jauniešu projekts bija saistīts tieši ar Eiropas zaļajiem, tad mums bija iespēja tikties ar Vācijas deputāti. Un es atceros to telpu, mēs tur esam kaut kādi 20-30 jaunieši un gaidām, kad atnāk šī nopietnais politiķis vai politiķis. Manuprāt, nezinu, es tajā brīdī zināju, kurš tas cilvēks būs, un tad nemanām ienāk jauna sieviete. Viņai bija zem, manuprāt, 30, tādu čupčiku, bišķi tādu, ļoti redzam, balts teikrekls, un viņi sev stādījās priekšā kā Terija Rainke no Vācijas un pārstāv zaļos Eiropas parlamentā. Un tajā brīdī man bija, un tad viņi stāstīja, kā viņa kandidē, jo viņa kandidē kā no jauna sieviete un no jauniem zaļiem uz Eiropas parlamentu jau, es nezinu, vai tas bija 2014, 13, tā kā šis viņai būs jau 3. sasaukums Eiropas parlamentā, bet viņa manī radīja pirmo reizi to sajūtu, kuras redzēja, ka jauna sieviete ir politikā un viņa to ir spējīga izdarīt. Bet otrs man tas iedvesmas amats tomēr bija skatīties uz darbojoties jauniešu organizācijās Austrum Eiropā. Es redzēju, ko prasa drosme būt aktīvam un būt politiski aktīvam. Cik daudz tas prasa drosmi, un tad tas man lika pārvērtēt tās bailes un nedrošība, kas man bija radušās par to, ko nozīmē būt politiski aktīvai Latvijā. Un līdz ar to tā kā soli pa solim gan redzēju šo reprezentāciju, gan iedvesmojoties no jauniešu aktīvistiem Stambulā, Kijevā, Minskā, kur tāds Fridays for Future piekdienās protestēt par klimata pārmaiņām bija kaut kas tāds, par ko to varēja un tavu ģimeni politiski un krimināli sodīt. Un līdz ar to tas man veicināja skatīties to, kas Latvijas piedāvājumā, un neviena cita politiskā partija kā progresīviem man neuzrunāja. Paldies! Es došu vārdu jums, lūdzu. Sveicināt, labdien! Ceru, ka arī es esmu dzirdama. Mani sauc Agnes Geduševa, un es pārstāvu apvienoto sarakstu. Kā es nokļuvu politikā, līdz šim vienmēr esmu bijusi gan agrāk, gan tagad, un arī turpmāk būšu pilsoniski un sabiedriski aktīvs cilvēks. Un savas publiskās aktivitātes es sāku darbojoties vairākās biedrībās, kas ir saistītas ar ģimeņu un bērnu tiesību aizsardzību. Savukārt tieši ar politiku nācās iesaistīties šajā procesā novada līmenī. Dzīvoju vienā no Pierīgas novadiem, Ķekavas novadā, un tad, kad mani personīgi skāra tīri saimnieciski jautājumi, tad es sapratu, ka es vairs nevaru stāvēt malā, un man ir jāiet tā teikt tiem visiem kungiem palīgā, un jārisina tīri saimnieciski jautājumi. Tad es arī sāku kandidēt pašvaldību vēlēšanās, tiku ievēlēta. Sākumā strādāju opozīcijā, tas nav viegli.
īpaši Pierīgas novados, kur ir lielas cīņas par budžeta sadali, bet pēcāk jau arī strādāju kā vicemērs. Strādājot pašvaldībā savukārt, es sapratu, ka ir ļoti daudz lietas, kuras mēs varam risināt novada līmenī, tīri saimnieciski, bet daudz ko mēs nevaram izdarīt vairāku normatīvu regulējumu dēļ. Līdz ar to arī mani vilināja darbs saimnes līmenī, es arī kandidēju saimnes vēlēšanās, mani gan neievēlēja, bet es kopā ar komandu šobrīd strādāju apvienotā saraksta frakcijā saimā. Tālūk, tā es nonācu politikā un cerams, ka izdosies arī tālākie soļi un starptautiska pieredze un arī profesionālā darbā strādājot iepriekš. Pārzinu vairākas svešvalodas, tāpēc arī esmu gatava komandai palīdzēt arī Eiroparlamenta vēlēšanu cēlienā. Paldies, Agnes. Lūdzu, jums vārds. Labdien, mani sauc Anna Bendika. Es pārstāvu kustību par. Esmu kustība par valdes locekli šobrīd. Un politikā es ienācu tāpēc, ka man ļoti gribējās kaut ko mainīt, un man nebija par ko balsot, un tad es ieraudzīju kustības par manifestu. Un pēkšņi es sapratu, ka ir kaut kur uzrakstīts tieši tā, kā es redzu, un tieši tā, kā man šķiet, man gribētos, lai šajā valstī mēs varam dzīvot. Un tad es pievienojos komandai kā grāmatvede, sakot, nē, es nekādās partijās, nekāds biedrs nebūšu. Jo es jau biju grāmatvežu ārpakalpojumu asociācijā un gāju uz finanšu ministriju no tās puses. Man likās, ne, šito es nedarīšu. Taču ejot laikam diezgan ātri, es sapratu, ka tu kaut ko mainīt vari tikai piedaloties. Vai tu esi noteikti saimnes deputāts vai pašvaldības deputāts vai vienkārši piedalies komandas darbā, kā mēs to daram kustībā par. Mēs daram to kopā, mēs strādājam ar NVO un mēs strādājam ar ekspertiem. Un tā vide mani ļoti uzrunā. Kā nu mākam, tā daram, un tāds ir mans stāsts par politiku. Paldies! Paldies! Lūdzu! Mans vārds ir Ilze Indriksona, pārstāvu Nacionālo apvienību, un Nacionālā apvienībā esmu un darbojos jau 23 gadus. Kā es nonācu Nacionālā apvienībā un reizē arī politikā, tas ir ļoti likumsakarīgi, jo visi cilvēki, kas grib uzlabot savu un savu apkārtējo dzīves kvalitāti, noteikti darbojas dažādos projektos un nevalstiskajās organizācijās, un es toreiz sadarbības projektā, kur sadarbojās vairākas Eiropas pašvaldības, kā Talsu pašvaldības pārstāve, viena no projekta dalībniecēm iepazinos ar Talsu valsts ģimnāzijas direktoru tajā laikā Ingūnu Raitumu, un viņi vienkārši saredzēja to iespēju, varētu teikt, uzņemt mani savā komandā. Un tajā brīdī uzaicināja gan kandidēt pašvaldības vēlēšanās, gan aktīvi līdzdarboties, un tātad projekts toreiz saucās Agenda 21, starptautiskais projekts, kurš pārvērtās pēc tam tādā 20 un vairāk gadu ilgtermiņa projektā, ko mēs varam katrs darīt, lai mēs visi kopā dzīvot labāk. Paldies! Lūdzu. Tātad es esmu Iveta Ratnīka, esmu skolotāja, politiķa un mamma, un politikā es ienācu ne jau tāpēc, ka to gribēju, bet politika ienāca manā klasē. Politika ienāca manā klasē kā cenzūra, un paldies Dievam, kas maigi mājieni par cenzūru, bet būtībā tie bija bēdīgi slavenie likumības grozījumi, kas zināmā mērā ļoti ietekmēja skolotāju izpratni un izjūtu par to, ko skolotājs drīkst vai nedrīkst darīt. Un zināmā mērā, jā, politiķim būtu izdevīgs skolotājs, kurš neprotestē, kurš neiet runāt pie ministru kabineta un kurš nerunā sociālajos tīklos par savām problēmām. Un līdz ar to būtībā tas bija liels vērienīgs jautājums par to, ka nedrīkst samazināt mūsu tiesību apjomu, pašiem izvēlēties saturu un uzņemties arī atbildību par tā satura kvalitatīvu pasniegšanu. Līdz ar to man nav tik svarīga pārstāvniecība bioloģiskā aspektā, respektīvi es esmu sieviete vai es neesmu sieviete, bet šajā gadījumā tā ir vesela sociālā grupa skolotāji, kuri parasti sava taktiskuma un pieredzes dēļ ir klusējošie elementi visā šajā cīņā, un līdz ar to labi varbūt skaļi un nepareizi, bet es esmu šeit pārstāvēt skolotāju viedokli. Jā, tas nav Eiropas parlamenta jautājums, bet tajā pašā laikā mēs un mūsu kolēģi attiecīgi ar pieredzi Eiropas parlamentā, mēs varam virzīt idejas. Un tas jau ir pietiekami
liels un svarīgs process, un pēc tam arī ietekmē lēmumu pieņemšanu. Paldies! Jā, sveiki, es esmu Anna Poindere, es esmu no Zaļo zemnieku savienības. Kā es ienācu politikā, es teikšu, vairākas reizes sabiedrībā skan, ka izglītība nāk no mājām. Un līdz ar to arī es teikšu Zaļo zemnieku savienība, kā zemnieku savienība, mums nāk mājās. Mēs esam paudzēs, teiksim, jau 3. paudzē esam bijuši zemnieku savienības atbalstītāji, sākot jau ar to, kā Ļomaņa aicinājumu doties cīnīties par Latviju, kurā mans vecs tēvs devās cīņās un dabīja Latvijas plēšu kara ordeni. Līdz ar to šīs vērtības, par ko mēs cīnījāmies, mums ir nākušas arī nākošajā paudzē. Arī Padomju Savienības laikos manam tēvam nācās doties armijā, bet nevis zem Latvijas karoga. Bet nekad arī viņš ejot projām nejutās, ka viņš nav latvietis. Un arī, ja viņam Kubā būnot kāds jautāja, no kurienes tu esi, viņa atbilde bija "I'm a Latvian". Tāpēc arī augot Padomju Savienības mammai radās labu šie stereotipi, kad sievietēm nav tiesības izaugsmai, sievietēm ir profesijas, kurās viņas drīkst veidot karjeru, sievietēm ir jābūt bērnu mātēm un pie pavardas turētājām, kas ir burvīgi dažās situācijās, kad sieviete to izvēlās. Un līdz ar to, kā es ienācu politikā, bija mazliet pavisam nejauši, man kļūstot par māti, bija nosacījums tāds, ka es vēlos, lai mans bērns, kad es dzīvoju Anglijā, ka manam bērns iepazīst Latviju un māti pēc iespējas vairāk kā bērns, nevis pēc stāstiem, kāda ir Latvija un kāda ir viņai vecmāmiņa. Un tā arī veidojot šo braucienu, iepazīstot vecmāmiņu, iepazīstot Latviju, es satiku cilvēku, kas ir Latvijas zemnieku savienības biedrs. Un mēs runājām par dažādām lietām, par ko es Anglijā diasporā darbojos, nedēļas nogalins skolas Manchesterā, tiekoties ar nevalstiskajām organizācijām Latvijā un Anglijā, veidojot šo tiltu, palīdzot trūcīgākiem ģimenēm un vientuļām mammām, kā arī dodoties diskusijās ar ārlietu ministriju. Un līdz ar to es teicu, Zemnieku savienība būtu tā, kurā es tiešām redzu potenciāli, jo tās ir vērtības man paudzēs, un tā ir stabila, un līdz ar to, šādi es nonācu uz Latvijas Zemnieku savienībā. Un tagad es esmu ar jums, gudrajām dāmām, uz Eiropas parlamentu. Paldies! Labdien! Es esmu Ines Vaidere, Eiropas parlamenta deputāte, un es pārstāvu Jauno vienotību. Mans ceļš politikā ir varbūt mazliet atšķirīgs. Kad pirms ienākšanas politikā es biju jau profesora Latvijas universitātē, es pasniedzu starptautiskās finanses, un viena partija man lūdza uzrakstīt viņas ekonomisko programmu. Es to uzrakstīju un to toreiz atzinu par labāko no visām programmām, un tad partijām radās par mani interese un aicināja man visādos sarakstos, teicu, nē, politikā es negribu. Līdz beigās man tomēr kaut kā pielauza, un es kļuvu par ekonomikas ministrijas parlamentāro sekretāri, pēc tam par vides ministri, pēc tam par ministru prezidenta padomnieci, pēc tam par valsts prezidents padomnieci, tā kā tas ceļš bija garš, līdz es kļuvu par Saeimas deputātu un vadīju ārlietu komisiju. Tajā laikā mums bija jāsniedz saraksts uz Eiropas parlamenta vēlēšanām. Es teicu, nē, es negribu, es neiešu sarakstā, jo es gribu dzīvot Latvijā. Un tikai strādāt Latvijā, Saeimā ļoti labi strādāt. Man teica, nē, tev būs jāiet, tu esi populāri, cilvēki par tevi balsos. Es teicu, tad lieciet tādā vietā, kur man noteikti neievēlēs. Iznāca tā, ka toreiz mēs ieguvām 4 vietas, un es iekļuvu tajā Eiropas parlamentā, un tur es strādāju arī joprojām. Es ar šo darbu esmu ļoti laimīga, jo es esmu rīcības cilvēks. Man ir svarīgi, lai darbam būtu rezultāts, strādāt Latvijas labā, visus likumus, visas direktīvas izpētīt no tā, kas ir labi Latvijai, gan drošības jautājumos, kas, protams, ir saistīts ar Ukrainu, gan ekonomikas jautājumos, ko es pārzinu. Tāds ir tas mans ceļš politikā, atšķirībā varbūt no manām brīnišķīgajām kolēģiem, kuras apzināti ienāca politikā. Es ienācu pret savu gribu, bet te es esmu, un tā tas viss ir noticis. Paldies jums! Paldies! Jāsaka tā, šeit būtu tāda gandrīz vai rokas grāmata jaunām meitenēm.
kā sākt karjeru politikā, jo te es varbūt sasumēšu visas tās pieredzes un papildiniet mani, gan redzot labu piemēru jaunai sievietei politikā, gan līdzdarbojoties organizācijās sabiedriskajās, risinot ģimeņu jautājumus, piemēram, gan uzņemoties atbalstu grāmatvedības funkcijās kādai politiskam spēkam, ar pašvaldības projektiem, ienākot kādā komandā, kas aiziet uz vēlēšanām. Uzņemties atbildību par savu sektoru un rīkojoties aktīvi, lai novērstu acīm redzamas netaisnības vai citas jomas, tad kā mērķa grupas pārstāvi, tad paudzēs politikā mēs ļoti varētu tikai veicināt sieviešu līdzdalību un, protams, ienākot politikā arī no akadēmiskām aprindām, dodot savu pienesumu. Man liekas, visi šie ceļi ir leģitīmi, un viņi visi parāda, ka no katras sievietes politikā ir vajadzīgs, ir nepieciešama iniciatīva, ir nepieciešama rīcība, ir nepieciešams saprast, ka tu vari kaut ko mainīt. Un jāsaka tā, ka Eiropas līmenī ir konstatēts, ka sievietes politiķis saņem 27 reizes vairāk dažādus uzbrukumus, gan internetā, gan dažādos citādos veidos, ka viņas ir vairāk pakļautas kriticismam, ka sievietes arī vērtējot sievietes politikā, nevienmēr saprot, ka sievietes pārstāv arī viņu intereses, un visbiežāk pirms katrām vēlēšanām man vienmēr ir iespējas arī runāt ar medijiem un cilvēkiem, un es parasti saku, kā tad es izvēlos to sarakstu vai deputātus? Es atrodu, protams, to, kas man ir pēc programmas vistuvākais, un tad es visām sievietēm pielieku krustiņus. Un tad es izsvītroju vīriešus, ja vien kāds nav tik ļoti svarīgs, un es to arī skaidroju, ka ja tas ir vīrs un tēvs vai brālis vai kolēģis, tad nesvītrojiet, ja? Bet pielieciet vienalga, vai jums patīk frizūra, vai liekas, ka sieviete ir pelnījusi tur būt, jo sieviete, tāpat kā vīrietis, mums ir jāvērtē tikai no viņu profesionālām kvalitātēm, un mēs bieži vien mēdījos neieraugam sievietes pietiekam labi atspoguļotas. Un redziet, tajā laikā, kad Latvija atguva neatkarību visā pasaulē, ANO līmenī mēs runājām par to, kas tad notiek ar sievietēm, jo pēkšņi pasaule bija pamanījusi pēc Otrā pasaules kara, ka sievietes ir kaut kāda neatņemama dzīves, gan ekonomiskās, gan politiskās dzīves sastāvdaļa. Un tad es jums atgādināšu, kolēģis, un jums būs uzdevums katrai izvēlēties vienu no lietām, kas jums liekas pasaules līmenī, tā skaitā caur Eiropas Savienības rokām darāms. Un tās ir tās 12 tēmas, ja, jums arī par piezīmes paņemt, ja kādam ienāk prātā var izvēlēt, bet es katru lūkšu vienu paraksturot, ko jūs gribētu darīt. Ja. Tātad Pekinas darba plāna, un kas mums, esot šogad 1 gadu, ja, pirms jubilejas 30 gadu, nav izdevies pasaules līmenī sasniegt, izdarīt un iegūt. Tātad nabadzības novēršana sievietēm, jo sievietes, tā skaitā Eiropas Savienībā, attiecībā uz vīriešiem gan pelna mazāk, gan dažādu apstākļu dēļ ir tādā, teiksim, ekonomiski grūtā situācijā. Izglītība un mūža izglītība sievietēm, sievietes veselība, vārdarbības novēršana pret sievieti, sievieti bruņotos konfliktos, sieviete un ekonomikas attīstība. Ļoti būtiska tēma - sieviete lēmumu pieņemšanā. Tad nepietiekami mehānismi sieviešu atbalstam, sieviešu cilvēktiesības, sievietes un mēdī, sievietes un vide, un meiteņu problēmas. Tās ir 12 tās lielākās, būtiskākās lietas.
Kas ir gatavs? Kāds jau ir gatavs? Kādas ir meiteņu problēmas? Nu, piemēram, tātad sāksim ar to pasaulē. Tā skaitā dažās no Eiropas kaimiņu valstīm, kā piemēram Albānijā vai piemēram mūsu tuvējā pierobežā Azerbaidžānā, piemēram, tiek veikti aborti iznīcinot tieši meitenes, neļaujot viņām piedzimt. 18 gadiem. Jā. Piemēram, Eiropas Savienībā dažādās kopienās joprojām tiek meiteņu dzimuma orgāni apgraizīti, viņas tiek kropļotas, tāpēc, ka pastāv dažādas reliģiskās vai nacionālās prakses. Tātad ir ļoti dažādas diskriminācijas formas pret meitenēm, kas pilnībā nav novērsts. Bet jā, ļoti labi, ka jūs precizējoši uzdevāt jautājumu. Mēs runājam par sievietēm, kas ir jaunāks par 18 gadiem. Jā. Nu, varbūt šeit es jums pašām ļauju izvēlēties, kurš ir gatavs par 2 minūtes. Es došu katrai no diskusijas dalībniecēm, uzliekot arī skaitītāju un laika skaitītāju. Ko jūs gribētu panākt, skatoties ar Eiropas Savienības rokām, ko mēs varam izmainīt Eiropas Savienībā un ko mēs varam izmainīt pasaulē? Jo, ja būsim godīgi, tad Eiropas Savienība, protams, pasaulē ir līderi, lai nodrošinātu sieviešu tiesības. 2 minūtes. Ja? Līdz 2 minūtēm. Kāds gatavs? Es kā nepieredzējušākā lūdzu mikrofonu, jā. Un tad es sākšu kā nepieredzējušākā, un tad mūsu kolēģis varēs izpausties. Jā, man starp citu šīs ir pirmās debatas dzīvē. Jā, paldies par tik brīnišķīgu kompāniju. Es ceru, ka man viss izdosies. Es laikam gribētu sākt ar tēmu, kas man personīgi šķiet ļoti svarīga. Un tā skar gan sievietes veselību, gan nabadzības novēršanu sieviešu vidū. Un tas noteikti ir izcināms arī Eiropas Savienības līmenī, taču es gribētu, lai mēs sākam ar mums. Un runa ir par to laiku, kad jaunā māmiņa sēž mājās un par viņu netiek veiktas sociālās iemaksas. Un mēs kustībā esam par to sākuši runāt. Programmā mēs to šobrīd vēl neesam ierakstījuši, taču mans piedāvājums ir, ka partnerim, kurš iet uz darbu, kamēr jaunā māmiņa ir mājās un audzina bērnu, vienalga, lai cik ilgu laiku tas būtu, gads, pusotrs, cik ir viņas izvēle, ka šajā laikā partnera daļa no viņa sociālajām iemaksām iet šīs jaunās māmiņas sociālajā portfelī. Jo citādāk pretējā gadījumā mums jau tagad beidzot, es par to runāju jau diezgan sen, protams, man nepārāk labi dzird, jo es neesmu redzama, bet es burtiski redzēju pēdējās dienās rakstu, ka Latvijā tagad ir jaunās māmiņas, kurām viņas jau ir kļuvušas par jaunajām māmiņām Latvijas šajā jaunajā posmā, un viņām būs ļoti mazas pensijas. Un tas ir šis stāsts par to, ka tajā brīdī, kad Latvijā sieviete paliek mājās un audzina bērnu, vīrietis vai viņas partneris, nezinu, vīrs, nevīrs, nav svarīgi. Viņš iet un turpina pelnīt, nepietiek ar to, ka viņa izkrīt no karjeras ārā, nepietiek ar to, ka, lai tur atgrieztos, ir vajadzīgs daudz vairāk. Es domāju, ka mani saprata. Paldies. Paldies. Ja es drīkstētu šeit piebilst, ka jāsaka, ka daudzās Eiropas Savienības valstīs Latvijas valsts piedarīgās nevar saņemt tik lielu atbalstu, kāds ir Latvijā, piemēram. Tāpēc mēs esam labā situācijā, un es gribētu teikt, ka mums jāuzlabo pie mums, un tad, protams, arī pasaulē. Jā, nu tā mana atbilde ir, ka tas īslaicīgais atbalsts ir. Runa ir tieši par to pensiju fondu, kurā nekrīt tās sociālais uzkrājums. Par to ir stāsts. Nevis, ka mums ar māmiņām tiešām viss ir labi. Arī ar medicīnu jaunajām māmiņām mums viss ir labi. Paldies. Jā, manuprāt, tas ar šo gadu jau ir risināts, jā, jo pagājušā gadā mēs par to 2 politiķiem pasniedzām dzimumu līdztiesības balvu, toreizējām labklājības ministram, un arī demogrāfisko jautājumu risinātājiem. Es šeit, tā kā mūsu saruna ir par sievietēm politikā, es šeit vārdā vīriešu politiķus neminēšu. Jā, tāpēc vārds tagad Vaiders kundze lūdzu, un pēc tam
Daļevs kundze. Jā, paldies. Es gribētu parunāt par sievieti un lēmumu pieņemšanu, sieviete ekonomika, ņemot vērā manu specialitāti. Par lēmumu pieņemšanu. Tā kā sievietes ir apmēram puse no cilvēces, tad man ļoti gribētos, lai lēmumu pieņemšanā tas arī tā būtu, ka sievietes varētu piedalīties tikpat līdztiesīgi lēmumu pieņemšanā kā vīrieši. No manas personīgās pieredzes. Es esmu redzējis, ka tas ir gan grūti, gan arī viegli. Grūti tāpēc, ka dažkārt lēmumi netop starmešu gaismā kā šeit, bet tas top aizkulesēs. Ļoti bieži somu pirtīs, kafejnīcās, ja es iešu kādiem vīriešiem somu pirti, to varētu arī pārprast. Tā kā tas neoficiālais mehānisms, kā pieņemt lēmums, mums sievietēm dažkārt ir grūtāk pieejams, bet mums ir jāpiedalās. No otras puses, kad ir vieglāk? Ja ir augsts stāvošas amatpersonas, es skatos, kā mani vīrieši, teiksim, deputāti, kas ir uz tāda paša varbūt darbības līmeņa kā es, viņi sastingas, kad viņi ierauga vēl augstāku amatpersonu. Man ar to nav nekāda problēma. Es varu pieiet vīrietim klāt, aprunāties ar viņu sirsnīgi, pateikt to, kas man būtu vajadzīgs un manai valstī, un tad es jūtu, ka es šos lēmumus varu ietekmēt. Tā kā šeit ir tādas interesantas lietas par sievieti un nabadzību, sievieti un ekonomiku. Sievietes joprojām pat Latvijā par vienādu darbu saņem atšķirīgu atalgojumu. Un tas ir gan izglītības jautājums, kas noteikti ir jāveicina mūža izglītība un citas izglītības iegūšanas iespējas, gan arī tā attieksme, ka, lūk, vīrietim ir jānodrošina ģimene. Bet sieviete, viņa kaut ko jau nopelnīs, bet tas mēs esam pieņēmuši arī direktīvu Eiropas parlamentā, un mūsu politiskā grupa to ir tieši inicējusi, vienāda samaksa visiem par vienādu darbu. Jo sievietes, manā praksē vismaz ir bijis tā, ka meitenes, ka sievietes ir ļoti, ļoti aktīvas un par mazāku algu ir gatavas veikt daudz labāku, produktīvāku darbu nekā dažkārt vīrieši. Vīriešiem dažkārt ir tāda mazliet iedomība, es esmu vīrietis, es esmu ģimenes galva un tam līdzīgi. Šī arhaiskā pieeja Latvijā tiešām ir raksturīga. Bet sievietes ir praktiskas, sievietes strādā uz rezultātu. Man ļoti patīk pieņemt darbā sievietes, un manā birojā sievietes saņem, es pačukstēšu, lielākas algas nekā vīrieši, jo viņas ir produktīvākas un viņas ir čaklākas. Tiešām tā tas ir, es negribu noniecināt vīriešus birojos, bet tas ir tas, ko es gribētu teikt. Mūža izglītība arī ļoti, ļoti svarīga, lai sievietes visu laiku varētu iekļauties darbā. Paldies. Šeit es gribētu atgādināt visiem mūsu klausītājiem, ka bieži vien, kad mēs runājam un nākamajā gadā mums ir jāievieš direktīva par sieviešu pārstāvību publiskajā biržā kotētos uzņēmumos, respektīvi lielajos uzņēmumos, lai pārvaldībā būtu pārstāvēts arī sievietes līdzvērtīgi, vismaz 40%. Tad mēs no Norvēģijas uzņēmumu pieredzes lielajā 2008.–2009. gada krīzē redzējām to, ka tur, kur sievietes bija uz savas profesionālās kvalifikācijas pamata, sasniegušas, pārvarējušas tos stikla griestus un bija šajās valdēs uzņēmumi gan zaudēja mazāk naudas, gan nesamazināja darba vietas, bet radīja īsāks darba nedēļas, respektīvi uzvedās atbildīgi, domājot par katru cilvēku. Ja? Tāpēc lēmumu pieņemšanā šīs te vīriešu un sieviešu līdzsvars ir ārkārtīgi svarīgs. Un šie uzņēmumi arī ātrāk atkopās. Un vēl viens, Vaiders kundze, jūs jau, protams, to nepieminējāt, bet zinat, ka parasti runājot ar darba intervijās, meitenes un sievietes nosaka sev algu apmēram 30% mazāk nekā vīrieši. Jā, jā, paldies, Pantaļevs kundze, lūdzu. Jā. Kurš? Vai? Jā, paldies. Manuprāt, daudz no tām tēmām patiesībā ir savstarpēji saistīts un kaut kā sasumēs tajā, ka mums ir šī nabadzības novēršana vai tas nabadzības risks sievietēm. Jūs skatoties pēc datiem pētījumiem, dzimuma vienlīdzības nodrošināšana radītu arī pievienot vērtību ekonomikai. Mēs runājam par 2 līdz 3 miljārdu eiro gadā priekš kopējā Eiropas Savienības iekšējā koprodukta. Tomēr tajā pašā laikā mums ir 60 gadi, kas tiek secināts, ka 60 gadu laikā mēs varam nodrošināt dzimumu līdztiesību, ja mēs šādi turpinam. Tomēr viens no aspektiem, kas, manuprāt, ļoti, ļoti ietekmē arī tomēr šo nevienlīdzības un ekonomiskās nevienlīdzības jautājumu, ir vardarbība pret sievietēm. Un šis ir tas punkts, ko es izvēlējos. Jo
ja tu nespēj justies droši savā skolas vidē, izglītības iestādē, darba vidē, nevar justies droši mājās, nevar justies publiskajā telpā vai digitālajā vidē, tas ļoti ietekmē tevi un tavu iespēju piedalīties tomēr arī gan sabiedrībā, gan būt spējīgai būt darba tirgu. Un šeit patiesībā Eiropas Savienība darījusi daudz vairāk, un Latvija kā dalība valsts ir sakojusi līdzi un izpildījusi jau Eiropas Savienībā noteikts lietas. Viens piemērs ir dzimumā balstīts vardarbības direktīvas ieviešana, kas ir principā pateikusi arī to, kas ir jauns aspekts, arī ka digitālajā vidē saistītie uzbrukumi sievietēm ir jākriminalizē, un kopumā ir jākriminalizē šī pieeja, kas kopumā ir neskartā vide. Tā pašā laikā mēs redzam arī Latvijā. Man ir liels prieks, ka progresīvie bija pie lēmumu pieņemšanas galda un balsoja par Stambulas konvencijas ieviešanu. Tas ir, manuprāt, liels solis, lai nodrošinātu līdzsvarotu un ieviestu sistēmu kopumā, lai mēs varētu atbalstīt sievietes, lai varētu policija, tieslietu sistēmu. Tāpat tās arī strādājumi tagad ir Saeimā iesniegts priekšlikums par administratīvās atbildības uzlikšanu uzmākšanās gadījumos, kas, manuprāt, arī ir vēl viens aspekts. Par Saeimu tagad nē, tagad par Eiropu. Jā, bet paldies. Tas ir tas aspekts, ka gadījumā mums dalību valstīm ir jāizpilda tas, kas darīts, un dzimumā balstīts direktīvas ieviešana ir nākamo gadu jautājums, tāpēc kā jau minētās gan par padomēm, kurām ir jābūt, un arī atklātās algu princips un vienlīdzīgas algu princips. Līdz ar to, tā kā patiesībā šajā gadījumā Eiropas Savienība un Eiropas parlaments ir darījis daudz vairāk. Paldies. Jāsaka tā, ka Eiropas sieviešu organizācijas diezgan vienotā balsī ir vēršas pie visiem deputātu kandidātiem un pēc tam pie ievēlētajām deputātiem ar aicinājumu izveidot tādu Eiropas Savienības koordinātoru posteni vardarbības pret sievietu novēršanai, lai šis te amats vai šo amatu pildošā persona varētu koordinēt šīs pilnīgi dažādās direktīvas, gan par cietušo tiesībām, gan par vardarbības novēršanu, gan Stambulas konvenciju. Un kā labs piemērs tam ir, piemēram, Eiropas Savienības koordinators cilvēku tirdzniecības novēršanai, kur mēs redzam, ka kopīgi Eiropas pūliņi kopā ar nacionālām valstīm ir devuši diezgan nozīmīgu ieguldījumu, lai samazinātu šīs negatīvās parādības. Tagad es došu vārdu Indriksons kundzei. Lūdzu, Indriksons kundze, jā. Es noteikti atkārtošos, laikam ir sakrits, ka mana interešu joma arī ir lielā mērā tomēr tā ekonomiskā attīstība un līdzdarbība, un varētu teikt arī tas saistīts ļoti ar šo te nabadzības mazināšanu, ar, varētu teikt, vienlīdzīgām iespējām arī atalgojumā un arī noteikti iespējās ieņemt dažādus amatus, gan uzņēmējdarbībā, gan noteikti arī citās jomās. Un es gribu vērst uzmanību uz to, ka Latvijā tieši šajā ziņā sievietēm ir ļoti liels iespējas izvēlēties un ģimenei kopā izvēlēties, kurš ies atpakaļ strādāt un kurš paliks mājās un audzinās bērnus. Un es domāju, ir daudz piemēru, kad ļoti veiksmīgas sievietes, man arī ir paziņās sievietes, kas ir uzticējuši bērnu auklēšanu vīriem un devušās atpakaļ savā darba vidē, jo viņas ir, kā saka, vērtīgas gan ģimenei, gan darbam. Un, manuprāt, tās ir lietas, ko mēs kā Latvija varam palīdzēt īstenot un, varētu teikt, uzlabot citās Eiropas valstīs šo situāciju, tieši šo demografisko, varētu teikt, jautājumu risināšana no ģimenes vērtību viedokļa, skatoties, ka ģimene ir kopumā kā vienība, nevis tikai viens vai otrs ir atbildīgs par kaut ko, bet tiešām līdzvērtīgi iesaistās procesos, un mums arī ir labi stāsti. Tieši par to sadaļu par ekonomisko iesaisti, es domāju, ka šobrīd Latvija arī ir, kā varētu teikt, iespēju zeme šajā sadaļā, īpaši jauniešu vidū, pateicoties arī jaunajiem skolēnu mācību uzņēmumiem un šeit varētu teikt pieredzēji. Un es domāju, Eiropas līmenī mēs varētu darīt vairāk, lai iedrošinātu. Un noteikti arī Eiropas līmenis ir tas, kurā varētu strādāt pie tā, lai varētu teikt, nebūtu nekādu priekšrakstu, ka kāds kaut ko var darīt vai nevar darīt, un, manuprāt, šie te izskanējušie tā kā aizspriedumi vai dogmas, varbūt tās ir ļoti, kā saka, padomju laika, bet manā dzīves uzturē latviešu dzīves ziņā sieviete vienmēr ir bijusi atslēgas turētāja, sieviete ir galvenā noteicēja saimniecībā, un sieviete ir tā, kas izrīko citus darbos patiesībā. Tās ir vēsturiskās atziņas, pie kurām varbūt mums ir jāatgriežās. Un otrs, sievietēm fizioloģiski redzes leņķis ir plašāks nekā vīriešiem. Vīrieši ir mednieki, viņi koncentrējās uz vienu mērķi un tajā arī iet. Un tieši tāpēc krīzes situācijās, lai sabalansētu dažādas intereses, sieviešu prāts un spējas
ir daudz piemērotāks. Un tāpēc arī es saku, ka sievietes katrā uzņēmumā vai katrā iestādē ir vērtība, jo viņas procesus vērtē savādāk nekā vīrieši. Un tieši tāpēc varbūt šoreiz jāsaka tā, ka tieši šī atšķirība ir arī ieguvums reizē. Kādreiz vajadzīgs mednieks ar mērķi, un kādreiz varbūt labāk ir sieviete, kas redz visu kopsakarībās. Jā, paldies. Pilnīgi noteikti varu tikai piekrist. Un no mūsu viedokļa Eiropas Savienība arī būtu vairāk jāpievērš uzmanība tieši izglītības procesam un tiešām meiteņu izglītībai un tehnoloģiju izglītībai, investējot vēl vairāk līdzekļu šajos aspektos. Tagad vārds jums, Ratanīks kundze. Nu, vienkārši jautrībai var būt. Es parasti, ja es jūtu, ka tās diskusijas kļūst tādas pārāk paredzamas, tad es parasti mēģinu drīzāk visus uzjautrināt, nevis sniegt konkrētas atbildes. Un tad būtībā, pirmkārt, es neticu dzimumu kvotām. Es esmu arī no tām sliktajām un nepareizajām, kas neuzskata, ka dzimumu kvotas būtu kaut kas labs. Es pieļauju, ka tas nāk no tās latgaliskās izsišanās, kuru tu jau visi izsities uz Rīgu un pilnīgi vienalga, vai tu esi sieviete vai vīrietis no šī aspekta. Nākamais mani tracina sieviete direktore, kas aizejot pensijā, saka, ka mums skolā ir jāmeklē vīrietis, saimniecisks vīrietis, nevis apskatās uz to, ka varbūt kāds no viņas vietniekiem vai kāds no kolēģiem varētu būt bijis tas, kuru ir jāatbalsta šajā procesā uzņemoties amatus. Es neticu arī tai pārliecībai, ka mēs automātiski varētu būt labāki deputāti tikai tāpēc, ka Eiropas parlamentā, tāpēc, ka mēs esam sievietes. Tas, par ko es gribētu gan runāt, tas ir par nepieciešamību turpināt izglītību tiem, kas to ir pārtraukuši. Un tā grupa, jaunās mammas, kas ir pārtraukušas izglītošanos, vientuļie vecāki, šīs ir tas fokusa grupa, ar kuru es dažādu iemeslu pēc labprāt strādātu dažādos formās. Un visbeidzot, man negribas, lai cīņa pret vardarbību kļūtu par kaut ko tik komisku, kā tie akvārija cienīgie lodziņu mūzikas akadēmijas durvīs. Jo mums tomēr ir cilvēki jāizglīto pietiekami daudz, lai viņi paši justu to robežu, kas ir vai nav jāpārsniec komunikācijā ar skolēniem, ar studentiem un tam līdzīgi bez akvārija lodziņiem. Jo būtībā, tas ir, manuprāt, arī skolotāju cieņu aizskaroši. Man joprojām palika laiks, es tik ātri runāju. Paldies. Tūlīt. Un tagad es gribētu dot vārdu Poinders kundzei. Jā. Lūdzu. Mans sauklis uz Eiropu ir vienlīdzīgas iespējas visiem. Un līdz ar to es varbūt būšu konkrēti par nabadzības novēršanu. Man liekas, nabadzības novēršana ir milzīgs izaicinājums ne tikai Latvijā, ne tikai mazajos ciemos, pagastos, novados, reģionos, bet arī visā Eiropā. Ar to cīnās visa Eiropa, visa pasaule. Nabadzības līmenis aug, mēs dažādi mēģinam to apkarot, un tāpēc īstenībā mans redzējums ir, ka šeit ir vairākas stadijas, kā mēs varam palīdzēt. Sāksim jau ar pašu bērniņu. Ir dažādi sociālās situācijas, kad bērniņš tiek noņemts no ģimenes, jo dažādu nabadzības apstākļu dēļ. Vide nav bērnam atbilstoša. Un līdz ar to arī sabiedrība bieži vien varbūt nenāk palīgā un veidojas varbūt tas sākums jau sarežģīts tai paaudzei. Tāpēc es uzskatu, ka sabiedrībai un sociālajam ir jābūt prioritāram dažādās jomās, jo manā skatījumā būt daļai no Latvijas izaugsmes un arī Eiropas izaugsmes ir jābūt stabiliem pamatiem. Un tas ir vide, no kurienes tu nāc, cilvēki, kas tev ir apkārt, un ekonomiskais pamats. Un līdz ar to nākošajos soļos, kad tu dodies uz skolu, ir jābūt atbalstam, motivēt cilvēkus, izvēlies šīs profesijas. Kāpēc nē? Tev veicas tas, tev padodas tas,
pēc skolas klubiņi, pirms skolas pieņemsim brokastu klubiņi. Ļoti daudzi bērni šodien skolās dodas bez brokastīm. Kolēģis varēs pateikt to, ka tā diemžēl ir. Un varbūt mums ir jāskatās Eiropā pabarot bērnus brokastīs. Ne tikai dot brīvpusdienas, ja? Kā arī, pieņemsim, jauniešiem dot izaugsmi, izvēlēties kaut kādas sportā. Man meita spēlē hokeju, un tad, kad mēs sākām hokeju, man prasīja, kāpēc? Un es teicu, kāpēc nē? Ja? Tā arī, pieņemsim, jauniešiem dzīvošana. Ja viņi dodas mācīties kaut kur tālāk, vai tas ir Rīgā, vai Daugavpilī, vai Eiropā, tad, pieņemsim, tie dzīvošanas apstākļi varbūt ir jāmeklē kaut kāda sociālā palīdzība, ka viņi varētu ne tikai mācīties, bet arī, dzīvot, jā. Un tad nonāksim pie tās vecākā kaima kategorijas, tad, kad mēs esam jau vecāki un mēs vēlamies plānot ģimeni, ka mēs varam arī pateikt, nē, es ar šo personu dzīvot ilgāk nevaru, ne jau tāpēc, ka ekonomiski man nav tas izdevīgi, bet tieši tāpēc, ka es nejūtos droši vairāk būt. Jo bērniem ienākot sabiedrībā veidojas savādāka ģimenes būtība, un dažreiz tas ir izaicinājums gan vecākiem, gan bērniem. Un tad nobeidzot atvainojos seniori, jo viņiem tiešām ir vajadzīga palīdzība, ja paliek seniors viens pats, un otra nav, vai sociālajiem darbiniekam ir jābūt pakalpojumam arī mājās, tā ka ar to arī nobeigšu. Paldies. Paldies. Jā, jāsaka tā. Es pirms dodu vārdu Gedišaus kundzei. Es gribēju atbildēt. Ratnīgs kundze, es jums pilnīgi nepiekrītu. Kvotām ir jābūt. Ziniet, es, protams, esmu vecmodīgi šādā nozīmē, ja, bet, man mamma un tēvs, un viņi tad visu izdomāja, kā mūs iedrošināt un attīstīt. Un es došu... Tūlīt. Un, piemēram, viena no lietām, ko mēs aicinām sieviešu organizācijas, tā skaitā Eiropas sieviešu lobijas, mēs aicinām, ka arī komisārus nominētu gan sievieti, gan vīrieti no katras valsts, un tad Eiropas komisijas prezidents izvēlētos sabalansētu šo te komisijas sastāvu. Un mēs, protams, arī vēlamies redzēt vairāk sieviešu Latvijas ministru kabinetā un vairāk kā 30 deputātus Latvijas Republikas Saeimā. Jā. Un, piemēram, tā skaitā, ka mēs gribam arī komisāru ar portfeli, kas ietver sevī sieviešu tiesības, ja? Tādu stingru, labu komisāru portfeli ar īpašu budžetu, lai varētu risināt tās problēmas, kas sievietēm ir svarīgas. Un tagad gan jums vārds, Gedišaus kundze. Jā, paldies. Es kā jurists būšu lakoniska. Nezinu, vai politikā tas ir plus vai mīnus, bet... Ir grūti varbūt pateikt visiem vienotu galveno esenci, jo Eiropa un visa pasaule tās ir divas ļoti dažādas lietas. Kā jūs minējāt, Eiropa ir teiksim tā, ļoti augstus standartus jau pieņēmusi cilvēktiesībās, līdztiesībā un tā tālāk. Kamēr, piemēram, islāmticīgajā valstī mēs varam ar nožēlu skatīties, kādas sievietēm, teiksim tā, tur nav vispār tiesība. Ja? Lūk, bet pavisam īsi, manuprāt, ja sievietes, bet ne tikai sievietes, visa sabiedrība būs vesela un izglītota, tad visas pārējās problēmas tiks atrisinātas. Un es šajā gadījumā tomēr atkal piekritīšu kolēģei, kas ir jums blakus, un teikšu, ka ne tikai sievietēm ir jābūt veselām un izglītotām, bet visai sabiedrībai. Un tad mēs atrisināsim kā nabadzības, tā pretvardarbības, cilvēktiesību ievērošanas un sevis aizstāvēšanas mēdījos un visus citus jautājumus. Bet, kas attiecās uz pasauli kopumā, pēdējā lieta, protams, ka jebkāda vardarbība pret nepilngadīgām personām ir pilnībā nepieņemama. Un tā būtu jārisina visiem spēkiem, visai pasaulē kopā, sadodoties rokās. Paldies! Paldies! Es gribu teikt, ka ļoti daudzās jomās liekas tā, ka mums viss ir kārtībā. Bet, piemēram, es nezinu, vai jūs zināt, bet sievietes visā pasaulē automašīnu katastrofās cieš vairāk un smagāk nekā vīrieši. Kāpēc? Ļoti vienkārši. 100 gadus autoindustrija testēja visas mašīnu drošības jostas un spilvenus uz vidējo vīriešu augumu tajā reģionā. Bet sievietes vidēji ir īsākas un tādējādi viņas... cieta vairāk, cieši joprojām vairāk. Un tikai ar 2021. gadu, tātad mēs runājam par 21. gadsimtu, ir obligāts nosacījums Eiropas pētniecības projektiem
pētniecības projektā paredzēt, vienalga, ko tu pēti, ka tu pēti arī ne tikai uz vīrieti, bet arī uz sievieti. Mums sievietēm ir cita hormonu sistēma. Zāles uz mums iedarbojas savādāk, slimības manifestējas savādāk. Mums ir īpašas arī slimības, ja? Kas ir saistīts ar mūsu bioloģiskām norisēm. Ja? Tā kā mums ir tik daudz vēl ko darīt, tāpēc nākamais es jums došu dažas minūtes padomāt, ja? Jo varbūt jūs esat pamanījušas, bet pirms vairākiem gadiem kopā ar plašu sabiedrības daļu mēs panācām to, ka ir bez maksas krūts rekonstrukcija pēc krūtsvēža sievietēm. Un šī programma veiksmīgi attīstās, es domāju, mēs visi lepojamies ar to. Šobrīd mūsu iniciatīva, kas Saeimā nonāca pagājušajā gadā par bezmaksas menstruālās higienas precēm, gan izglītības iestādēs, gan arī sievietēm, kurām ir zemi ienākumi un krīzes situācijās, tā skaitā Ukrainas bēgliem būtu pieejami. Tā kā, ja jums būtu maģiska ota un, piemēram, jūs varētu uzsākt Eiropas iniciatīvu, ja? Šobrīd mums ir dažādas Eiropas iniciatīvas pieejamas, jūs, protams, un arī skatītāji var nobalsot. Piemēram, viena no iniciatīvām, kas ir savākusi ļoti maz parakstu, ir Eiropas autobusu pieturu iniciatīva, kur QR kods būtu uz katras pieturas, jebkurā Eiropas Savienības valstī, jebkurā pieturā, jebkurā pat mazākajā, lai varētu paskatīties un telefonu redzēt, kad būs nākamais autobuss. Ja? Piemēram, ir iniciatīva par visām sievietēm Eiropā pieejamu abortu. Ir iniciatīvas par vides jautājumiem, ja, ko var parakstīt visi Eiropas Savienības iedzīvotāji, un katrai valstī ir kvota, kas ir jāparaksta obligāti. Un tagad, ja jūs gribētu uzsākt kādu šādu Eiropas petīciju, savācot 1 miljonu parakstu un no Latvijas 5600 plus parakstus, ko jūs uzsāktu? Tā ir tāda brīva, tas nav obligāti, ne Eiropas kompetence, bet tas, kas jums būtu pie sirds, ko jūs gribētu. Ko jūs sapņojat? Tas varbūt, tā varbūt arī kūka katram bērnam dzimšanas dienā, ja? Bet kaut kas tāds pasapņojiet, savu fantāziju, bet varbūt arī pilnīgi reāli. Es šobrīd nelieku nekādus rāmjus, vienkārši padomājiet, kas būtu tas, ko jūs uzsāktu? Jā, lūdzu. Tā bija utopija, un man partija neļāva tādas muļķības programmai piedāvāt. Un tā būtībā tā ideja ir šāda, ka mums ir dažādi Eiropas fondi. Manuprāt, ir jābūt tādam fondam, kurā būtu paredzēti līdzekļi vienlīdzīgai pakalpojumu pieejamībai, nomaļiem reģioniem, iespējams ap Eiropas Savienības robežām, kas tādējādi veicinātu arī drošības jautājumus un tam līdzīgi. Jo nav normāli, ka mums, lielākoties tās ir pierobežas zonas vai nomaļi reģioni, mums tur ir slēgts pasts, mums tur ir tūlīt būs slēgta skola, mums tur ir slēgta bibliotēka, mums tur nav ugunsdzēsēju depo, un mēs vienlaicīgi gribam, lai tomēr mums reģionos dzīvot cilvēki. Ja mums valstī šāda politika nav, ka mums būtu vienmērīga iedzīvotāju izkliede valstī jāveicina kaut kādā veidā, tad iespējams varbūt Eiropas līmenī. Es pieļauju, ka tāda problēma nav tikai Latvijā, bet arī citās valstīs, kur pierobežas zonas vienkārši ir tādas no man land apmēram, jo tur vienkārši cilvēki nedzīvo vai dzīvo tikai pensionāri. Ir jāsaprot, ka arī bankomātam ir jābūt sasniedzamā attālumā no cilvēka, jo vienkārši tas, ka lauku cilvēks ir atstāts tikai savas ģimenes vai sociālo dienestu labvēlības tādā zonā, tas, man liekas, kritiski nepieņemama. Es saprotu, ka tas šobrīd ir utopiski, bet man tas šķistu vissvarīgākā lieta, ko es gribētu kādreiz sasniegt. Ratnīgs kundze, viss sākas ar mūsu domām un idejām, ko mēs noliekam, un es pilnīgi pievienojos tam, ka Eiropas Savienībai būtu jābūt šai reģionālai politikai, kas atļautu mums nodrošināt visiem iedzīvotāju vienādus, bet es arī novēlu apjomu vismaz. Tieši tā skaitā internetu un visu, kas būtu pieejams. Es atbalstu, ja kāds no kolēģiem atbalsta var māt ar galvu, protams, es priecāšos, bet es domāju, ka pie tā ir jāstrādā, jo dalību valstu intereses ir dažādas, un Nīderlandē būs citas intereses ar viņa iedzīvotāju blīvumu, ja, un tam līdzīgi, bet es domāju, ka mēs varam saklausīt balsis, un, protams, ka šāda Eiropas programma būtu vajadzīga.
Lūdzu, Jā, šis arī būs ārpus mūsu priekšvēlēšana programmas. Jā, es principā šo uzskatu tādu radošo izaicinājumu, bet tas, kas man ienāca prātā par iniciatīvu, būtu izveidot visai Eiropas programmu no 7 līdz 13 gadus vecām meitenēm, pieejam kursus IT programmēšanai un STEM zināšanu apguvei, jo tieši 11-13 gadi ir tieši tas moments, kas parādās pētījumos, kur ieslēdzas šis sociālais faktors, kur meitenes sāk bišķi kautrēties, un tad izveidojas ļoti liels rops par to, cik daudz šīs zināšanas pēc skolas kursos apgūst tieši puikas, un cik daudz tās apgūst meitenes. Un līdz ar to šis būtu man iniciatīva, ko es... Balsoju par Pantaļevas kundzi, balsoju par Ģeduševs kundzi, lūdzu. Mikrofonu, lūdzu, mikrofonu. Te pilnīgi piekrītu, jo apmēram šajā vecumā rodas tā aizvien izteiktākā segregācija, kas ir pulciņi puikām, pulciņi meitenēm. Un tas gan būtu tā joma. Es arī par to, ka valodas pulciņi puišiem un lasīšanas pulciņi puišiem varētu būt ējoši, bet tas ir vajadzīgs. Es došu vārdu Ģeduševs kundzi, jā? Mana iniciatīva varētu paturpināt iepriekš izskanējušo, viņa sastāv no 2 daļām. Pirmais, mājoklis katrai ģimenei, kur ir gatava pārcelties uz dzīvi pierobežā. Zemes pleķīts, mājiņa, lūdzu, dzīvojam. Un otrs punkts, militārās industrijas un ražošanas ražotņu izveide tieši pierobežas valstīs ar Krieviju. Un, protams, garantēt šīs te investīcijas. Ja mums ir darba vietas, mums ir mājvietas un būs arī pārējie pakalpojumi. Paldies. Paldies. Kurš nākamais? Jā, lūdzu. Lūdzu, Vaiders kundze? Jā, te tā aizgāja tāda ļoti nopietna tā saruna, es arī nopietni, kas man ļoti skar, tā ir vardarbība pret sievietēm, un es, piemēram, ierosinātu tādu direktīvu, regulu, kā izglītot policistus. Attiecībā uz vardarbību pret sievietēm, jo dažkārt sievietes, kas ir sūdzējušās policijai, saka, mani tur nesaprati, mani neņēma par pilnu, man teica, pati es vainīga. Īpaši, ja tas saistīts ir ar izvarošanas gadījumiem, un rezultātā sievietes baidās iedziņot. Tātad šis likuma projekts bija par vispārēju policijas izglītošanu. Bet es gribētu vēl atbildēt īsi uz dažiem jautājumiem, kas šeit izskanēja, jo es nezinu, vai man dos vairs vārdu. Piemēram, par kvotām. Ziniet, es nekad nekur neesmu ievēlēta kvotu dēļ. Un es ārkārtīgi priecājos par to, jo ja es būtu kaut kur ievēlēta kvotu dēļ, es justos nenovērtēta un mazliet mazvērtīgi. Bet es pieņemu, ka tādās dziļi arhaiskās valstīs kā Zviedrija, Vācija, tur pat tiešām ir vajadzīgs bijis, lai sievietes tiktu pie teikšanas, ir bijušas vajadzīgas kvotas, un tas ir labi darbojies. Visas sievietes, kas ir veiksmīgas, vienalga vai banku prezidentes, vai profesores, vai deputātas, vai Eiropas parlamenta deputātas, visas saka, viņas ir izlauzušās bez kvotām, bet ja tās kvotas ir, tad viņu vienaudzējiem un nākamajām paudzēm nav tā jālaužās. Ziniet, man patīk tā cīņa, tas cīņas moments patīk, un es teikšu, ka es varu pierādīt bez kvotām, ka es esmu labāk par vīrieti un ka man ievēl un nevis to vīrieti. Man tas rada zinām apmierinājumu. Un tā cīņas, sievietēm ir savs cīņas par, runājot par vīriešiem un sievietēm, jūs zinat to anekdoti varbūt, ja? Ka vīrieša vārds ir likums. Sievietes vārds ir likuma grozījumi. Un es visu laiku Eiropas parlamentā strādāju pie likuma grozījumiem, un man tiešām ir prieks par šo vienlīdzīgo iespēju, un arī par to, ka mēs varētu lietot šīs kvotas un tos likuma grozījumus, lai pieņemtu ļoti labus likumus, un man ļoti patīk tas, ko kolēģis jau iepriekš teica, tā kā es ietaupīšu laiku, un ar šo arī tā apstāšos. Jā, paldies. Indriksons kundze, lūdzu. Jā, paldies. Man jāatzīst, ka divas no manām teiktajām lietām mazliet citādāk jau ir izskanējuši, bet es varbūt arī otrais atkārtošos tieši par pierobežu. Tas arī ir stāsts, par ko mēs, bet nevis tikai Latvijas pierobežu, varētu teikt, un ārējo robežu mums, bet visai Eiropai, kas nozīmē liels atbalsts, un es domāju, tā ir iniciatīva, kas nākamajā Eiropas parlamenta sasaukumā noteikti ir jāpanāk sadarbībā ar visām Eiropas dalībvalstīm, kas šobrīd izprot situāciju, ka pierobežai ir jābūt stiprākai nekā centram, un atsevišķi atbalsta programma gan mājokļiem, gan ekonomikai, gan drošībai, gan pakalpojumiem noteikti ir tas ceļš, kurā mums būtu jāiet kopā ar visām dalībvalstīm, un es domāju, ka sieviešu balss te būs ļoti noteicošas, jo ne par velti sievietes ir tās, kas vienmēr vairāk vai mazāk, bet tomēr pārliecinoši
tur tās rūpes par ģimeni, par drošību, par bērniem un par to, kur mēs dzīvosim un kā mēs dzīvosim. Un otra lieta, man liekas, ir ļoti svarīga. Es pievienojos tam brīdim, ka iespēju došanā jauniešiem ir tas ceļš, kā nonākt, lai sievietes vairāk būtu politikā. Un es domāju, mums jāatgriežas pie tā, ka katrā skolā jābūt gan debašu pulciņiem, gan demokrātijas principiem, gan noteikti arī šiem mācību uzņēmējiem. Mums vēl aizvien nav Junior Achievement organizācija, nav visās skolās pieejama jauniešiem. Un tā ir iespēja visiem, gan meitenēm, gan puišiem, un noteikti pie tā būtu jāiet, lai katrā skolā būtu šī iespēja. Paldies, Pointers kundze, lūdzu. Jā, es laikam esmu pēdējā. Tad, jā, visām kolēģiem, protams, izskanēja ļoti spēcīgas iniciatīvas. Un man īstenībā gribētos tomēr atgriezties pie tās pierobežas, jo tik tiešām tā sabalansētība un īslaicīga domāšana tikai, ka mums ir jāsilda ekonomika, jo tajās teritorijās mums viņa ir, un tad mēs darām tikai visu, lai viņa būtu vēl siltāka, un mēs aizmirstam, no kurienes tie cilvēki nāk, un kāpēc viņi nonāk tur. Jā, mēs aizmirstam tās sociālās nepieciešamības, tās pieejamības, kā arī izskanēja. Bet kur ir tā akcija, tas pasākums? Tas ir brīvpusdienas visiem bērniem vai brokastis visiem bērniem Eiropā, vai kas tas ir? Tieši īstenībā tas arī varbūt būtu kā burkāns varbūt visiem tas, ka mums ir jābūt veselīgai paaudzei. Un tad īstenībā man gribētos divas, gan tās brokastis, gan arī to sportu. Jo man liekas, tas sports ir ļoti svarīgi, kad meitenēm ir iespējas būt hokeja spēlētājām un līdzvērtīgi atalgotām hokeja spēlētājām, tenisa spēlētājām, arī ar līdzvērtīgiem trofeju atbalstiem un bonusiem, ne tikai vīriešiem futbolā, vienalga kādā jomā, ka tā līdzvērtība šajos līmeņos ir visiem. Un līdz ar to, kā arī atskanēja, ka tās vecuma kategorijas no 11 līdz 13, jā, tiešām mums ir bioloģiskais pulkstentiņš, mums veidojas dažādi hormoni, mums ļoti bieži negribās neko darīt, bet mums tas sports ir vajadzīgs, lai mēs varētu nākotnē veselīgi piedzemdēt, lai mēs varētu veselīgi iznēsāt bērniņus, jā, mums ir vajadzīgs. Ja arī mēs izvēlamies to nedarīt, mums ir veselīga vecumdiena. Paldies. Un tad man jādod Bendiks kundzei vārds, lūdzu. Jā, paldies. Es laužos. Pasapņosiet. Gribās visu. Ja jau var sapņot, tad man lūdzu visu. Jā, un es laužos starp divām lietām, kas ir viena ļoti privāta, jo jūs ļoti trāpījāt man pa tādu aktuālu personīgu lietu, ko es esmu pieredzējuši šeit Latvijā, bet tas ir vairāk tāds nacionāla līmeņa jautājums, kaut gan pie mums ir švakāk nekā citur. Es domāju, ka to varētu arī Eiropā regulēt. Runa ir par vēža slimniekiem un par to, kā viņi var paši sev palīdzēt. Un tā mums nav. Ja jūs esat paši tam gājuši cauri vai kāds no jūsu radiniekiem ir gājis cauri, tad mūsu galvenajās slimnīcās, kur ārstē vēzi, informācija par to, kā vēža pacients var palīdzēt sev ar šīm kustībām svaigā gaisā, ar ēšanu, ar kā veidot savu atbalsta grupu, kā palīdzēt pašam sev. Tais koridoros nav nekā. Un tas būtu droši vien viens no pirmajiem, ko es izdarītu. Es tiešām kaut kādā veidā iniciētu, ka ir, jo tas nav sarežģītas lietas, tas ir vienkārši. Tas ir viens buklets latviski, angliski, vāciski, franciski, 5 vingrojumi, ko tu tur vari darīt, ko tu nevari darīt. Jā, mums ir dažas atbalsta NVO, kas to dara, ir arī valsts apmaksāts programmas, bet nav tur plakāta ēd dārzeņus, nav plakāta staru terapijas laikā. Būtu ļoti labi, ja tu izietu ārā stundu staigātu ķīmijterapijas laikā, būtu labi, ka tu ēd to vai neēd šo. Vienkārši nav.
Un no tādām kopīgām lietām, kas tiešām ir Eiropas, un tas jau ir no mūsu programmas, es ļoti gribētu, ka mēs tomēr panākam, ka mums ir Eiropas Savienības stingrs regulējums par naida runu publiskajā telpā, internetā un tā tālāk. Jo burtiski pēdējās 2 dienās, tikai tāpēc, ka Twitterī es atļāvos kaut ko ierakstīt, man norādīja visu. Anna, paturi mutīti. Anna, tur man vesels saraksts bija. Es lasīju un es vienkārši skatos un es brīnos. Es domāju, ak, Dievs, ja man būtu kaut nedaudz mazāk stabila psihe, ja man būtu kaut nedaudz mazāks rūdījums, man liktos ārprāts, visa sabiedrība tagad man ir uzklapus. Protams, ka tas tā nav, bet cilvēki nedrīkst tā uzvesties, tam ir jābūt kriminalizētam. Un sievietes ir īpaši pakļauts tieši seksualizētai vardarbībai sociālajos tīklos ar tevi izvaros, tevi vēl kaut ko, un tas ir briesmīgi. Un es ļoti ceru, ka šo mēs izdarīsim. Paldies! Jā. Paldies! Bentiks kundze, es varbūt došu to atbildi. Pirmkārt, es domāju, ka no jebkuras partijas, neatkarīgi kāda ir programma, ja, neatkarīgi kādas politiskās vērtības jūs aizstāvat, ir skaidrs, ka mēs visi noraidām vardarbību pret sievieti, it īpaši šo te vardarbību pret sievieti internetā, un ir pilnīgi noteikti jāgriežas pie attiecīgā tīkla kompetentajām personām, lai šiem uzbrucējiem nav vairs iespēja dot to vārdu. Tas ir pilnīgi skaidrs. Vaiders kundze, jūs vien komentāru lūdzāt. Jā, man bija 2 pavisam tādi īsi ierosinājumi, ko es gribētu labprāt pateikt. Nu, vispār jau, kolēģis, jūs brīnišķīgus ierosinājumus devāt. Es parakstos praktiski zem visiem šiem ierosinājumiem. Bet viens no tādiem ierosinājumiem, kā paaugstināt sieviešu pašapziņu, jo daudzām sievietēm ir zema pašapziņa, viņas domā, ka viņas nevarēs būt politikā, ka ko nu es tur, kā celt sieviešu pašapziņu. Pirmkārt, man ļoti patīk, Inet, ko tu teici par tiem QR kodiem autobusu pieturās. Lai tie tiktu izveidoti tā, ka tikai sievietēm ir pieejams šis QR kods pieturās, un tad jūs redzēsiet, kā tie vīrieši nāks un lūksies. Nu, kad tā būs tas nākošais autobus? Tātad tas ir viens konkrētais ierosinājums. Otrs konkrētais ierosinājums attiecībā uz Vāciju, specifiski uz Vāciju. Jo viņi kaut kā grib skatīties tikai, man arī nāca uz prātā tas jūs teiktas, viņi grib skatīties tikai šo vīriešu futbolu. Jā. Obligāti uzlikt par pienākumu vācu vīriešiem iet un skatīties sieviešu futbolu. Un mēs atrisināsim ļoti daudzas lietas šādējādi. Es ceru, ka jūs man pareizi sapratāt. Jā, paldies, Vaiders kundze. Es došu katrai, kas vēlēsies šīm te fināla remarkām, vārdu. Lūdzu, Panteļevs kundze. Jā, es gribēju tieši par futbolu pakomentēt, jo futbols izskanēja, manuprāt, kā piemērs 2 reizes, un arī hokejs, bet īpaši par futbolu ļoti interesanti, jo Otrā pasaules kara laikā, kad vīrieši karoja, futbols jau pirms tam arī bija diezgan populārs sabiedrībā, bet tad, kad vīrieši karoja, tad futbola laukumi nestāvēja tukši, tajos bija sievietes. Un patiesībā īpaši Anglijā, es dzirdēju šo gadījumu par Angliju, kur patiesībā bija diezgan pārpildīts tribīns. Tas bija ļoti populārs skatīties, kā sievietes spēlē futbolu. Protams, pēc kara beigām iestājās atvainojos patriarchāts atkal, un sievietēm tika ar likumu aizliegts piedalīties. Bet es vienkārši liecinu par to, ka patiesībā sievietēm, un tas sports ir interesanti, var skatīties līdzvērtīgi, tam nav atkarībā no dzimuma, un es pilnībā piekrītu, ka sportā ļoti liela nevienlīdzība, īpaši atalgojumos, kur mēs redzam futbolā, vīriešu futbolam ir tiešām sponsori, bet sieviešu klubiem ir jāmeklē katru reizi, kā atrast naudu, kā braukt uz turnamentiem, tā tālāk. Tā kā šis arī, manuprāt, viens labs virziens, kur attīstīt dzimuma līdztiesību. Paldies. Vēl būtu kādi komentāri par tām iecerēm un iniciatīvām? Ja nē, tad es gandrīz ir. Jā, lūdzu. Lūdzu, Rotenīgs kundze. Ja tu esi skolotājs, tu pierodi visu laiku muldēt. Un tur ir tāds mazliet cits ironisks komentārs. Mums vajadzētu vienkārši, gan varbūt balsojot, gan citādi, neizturēties kaut kā īpaši, es nezinu, tā kritiski tieši pret sievietēm, jo sievietei politikā būtībā būtu vajadzīga sieva. Ko es ar to saprotu? Jo ļoti daudziem no šiem mūsu izcilajiem politiķiem vīriešiem
aiz viņiem aiz muguras ir sieviete, kas nodarbojas ar loģistiku, bērnu audzināšanu, visiem šiem saimniecības jautājumiem. Tad, kad mēs atnākam visas mājās, es pieļauju, visdrīzāk no mums tomēr gaida trauku mazgāšanu, ēst gatavošanu, interesi par bērniem un tā tālāk un tā joprojām. Es ceru, ka es neaizskaru kādam tās viņa jūtas un izpratnes. Man nav nekas pret citādi organizētām ģimenēm un citādām interesēm un vērtībām, bet šķiet, ka arī heteroseksuālai sievietei ir nepieciešama sieva, jo vienkārši tas ieguldījums, ko no mums sagaida, abos aspektos ir mazliet negodīgs. Un es domāju, ka mums būtu jāveicina nevis tās kvotas nelaimīgās, bet mums būtu jāveicina tāda kultūra, kur mēs pašas nesākam komunikāciju par kādu personību ar viņas izskata komentāriem, vienalga frizūra vai samta kažociņš vai vēl kas tur nav pareizs un nelabs, jo būtībā tad, kad mēs pašas redzēsim vispirms to ideju, kas nav pieņemama, nevis to noformējumu, tad varbūt arī pret mums izturēsies ar lielāku cieņu un respektu. Jā, es noteikti gribētu teikt vienu, ka es abrīnoju visas sievietes politikā. Lai kādas mums būtu domstarpības brīžiem, runājot par kādiem likuma projektiem, jo pirmkārt tā ir milzīga atbildība uzņemties, iznāk skatūs priekšā un sajust šo te vērtējumu, savus frizūras vērtējumu, savus ģimenes stāvokļu vērtējumu, savas profesionālās darbības vērtējumu, savu politisko pasākumu vērtējumu, un atceramies, ka vienmēr, ja vīrietis kaut ko ļoti stingri aizstāv, tad viņš ir izlēmīgs. Ja sieviete kaut ko stingrāk, tad viņa ir agresīva. Redziet, jūs sakat šo pieredzi, tāpēc es gribu pirmkārt pateikt paldies visām sievietēm politiķēm un atgādināt, ka ir gadiem gari un ilgi pētījumi, kas pierāda, ka tad, kad piemēram, pašvaldība nonāk krīzē, visbiežāk ir vajadzīga sieviete, kas izved pašvaldību no krīzes. Ja valstī ir dažādi izaicinājumi, piemēram, kaut uz Islāņu paskatāmies, pēc krīzes, tur arī sievietes nokļūst pie vadības. Un šeit, Vaiders kundze, jūs tvītojāt, ka jums prieks par Baltijas valstu premjerministrēm, bet tas nozīmē, ka mūsu sabiedrības ir ļoti šobrīd ievainojamas, ka sievietes tiek izvirzītas, lai viņas uzņemas smagāko nastu. Un tāpēc es arī ceru, ka mūsu skatītāji un citi vēlētāji 8. jūnijā ies pie šīm te vēlēšanu urnām un tiešām paskatīsies un padomās, vai viņi var uzticēt tikai vīriešiem, vai tomēr no Latvijas ir jāizsūta 9 sievietes uz Eiropas parlamentu. Un par ko es noteikti gribētu, uz ko es noteikti gribētu cerēt un par ko es noteikti gribētu pastāvēt. Un vienalga, vai jūs piedalāties vietējā pašvaldību politikā vai nacionālā līmenī vai Eiropā, es gribu atgādināt, ka tā sieviešu problēma daudzveidība ir milzīga. Un mēs ļoti gribētu, lai jūs padomātu vienmēr par sievietēm. Kad veidojat Eiropas budžetus, tad kā tas budžets ietekmēs sievietes un vīriešus? Kad jūsu politiskās grupas veidos savas politikas un pozīcijas, tad skatīties, kā tās atsauksies uz sievietēm, meitenēm un, protams, vīriešiem un zēniem. Un es ļoti gribu cerēt, ka elektorāts jūs sapratīs. Un ka jūs arvien stingrāk varēsiet un vairāk stāstīt par savām pozīcijām. Un gribu teikt vienu, ka sievietēm politikā nav viegli, tāpēc katrs, kurš atbalsta, ir zelta vērts. Un par to es gribu teikt paldies no Sieviešu sadarbības tīkla un cerēt, ka gan Latvijas iedzīvotāji aktīvi piedalīsies Eiropas parlamentu vēlēšanās un ka mēs arī aktīvi varēsim ievēlēt sievietes. Es šeit gribētu likt daudz punktu un teikt paldies visiem mūsu klātesošajiem politiskajiem spēkiem. Un es tad sākšu no vienas puses apvienotajam sarakstam un Agnesei Geduševai, Ilzei Indriksonei,
no Nacionālās apvienības Visu Latvijai tēzumai un brīvībai LNNK, Annai Pointerei no Zaļo un Zemnieku savienības, Inesei Vaiderei no Jaunās vienotības, Ivetai Ratinīkai no partijas Latvijas attīstībai, Agnesei Bendikai no Annai Bendikai no Kustībai par un Justīnai Panteļējevai no Progresīvajiem. Un, es gribu aicināt vienalga, vai tie ir jautājumi, kuros mēs varam vienoties vai nevaram vienoties, mēs tik un tā sanāk tik pa brīdim kopā un pārunāt un sieviešiem svarīgs jautājums no dažādiem politisko spēku perspektīvas mēģināt virzīt un attīstīt. Paldies visiem! Paldies skatītājiem!